Vispirms es gribu visus sirsnīgi sveicināt mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Мы очень благодарны, что можем опять здесь быть. Mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka mēs varam atkal šeit būt. И очень благодарны, так, что Господь людей приводит, ищущих Бога. Un mēs esam arī ļoti pateicīgi par to, ka pats Dievs atved tos cilvēkus, kas meklē Dievu. Это нечто очень драгоценное в жизни людей, идущих с Богом. Ir kaut kas ļoti dārgs tāds, kas notiek to cilvēku dzīvēs, kas iet pa Dievu ceļu un meklē viņu. Встретить людей, которые тоже ищут Бога. Un tas ir, kad viņi var satikt arī tādus pašus cilvēkus, kas meklē Dievu. И как мы только что в этом фильме видели, Un kā jau mēs tikko redzējām šajā filmā, как брат говорит, он в свое время даже не думал в мыслях, что когда-то будет проповедовать Евангелие. un kā jau šis brālis tikko teica filmā, viņš nekad nebija domājis, ka viņš sludinās evaņģēliju. Я могу сказать, я тоже никогда раньше не думал в своей юности даже, что когда-то буду проповедовать Евангелие. Un es arī varu teikt, ka arī manā dzīvē, pat no savas jaunības, nekad tā doma neienāca prātā, ka es kādreiz sludināšu evaņģēliju. А тем более я не думал, что еду когда-то в Латвию. Un es pat arī nedomāju par to, ka es kādreiz atbraukšu uz Latviju vispār. Но слава Богу, пути Господни неисповедимы. Bet slavu Dievam par to, ka viņa ceļi ir neizdibināmi. Итак, очень благодарен и привез мне много приветов и из Берлина. Un es esmu ļoti pateicīgs, un arī esmu sev līdzi atvedis ļoti daudz sveicienus no Berlīnas. Но не только из Берлина, многие братья и сестры в Германии, и не только в Германии, в других странах сказали, пожалуйста, возьмите с собой сердечные приветы и передайте. Un tāpat arī daudz citu brāļi, gan Vācijā, bet ne tikai Vācijā, arī no citām zemēm. Viņi teica, paņemiet līdzi savus sirsnīgus sveicienus šejienes cilvēkiem. Таким образом, теперь этот груз сгрузил, Tagad es šo nastu esmu tagad novēls, остальное передаю вам. un tagad jūsu rokās to nodod. Тема этих дней Šodien tēma обновления духа, ir par gara atjaunošanu, обновления ума. prāta atjaunošanu. Чтобы преобразоваться внутренним особенностям. Мы уже сегодня утром многое слышали. Lai mēs it īpaši iekšēji, lai mēs atjaunotos un pārveidoties. Par to mēs iesākām jau runāt šo rītu. И тем не менее, там еще много различных других пунктов, которые можно было бы упомянуть. Un neskatoties uz to, ka mēs jau par to runājām, ir ļoti daudz vēl punkti, pie kuriem mēs varētu vēl pieskarties un runāt par to. Надеюсь, вы помните это начало, когда все началось с этим пробуждением. Es ceru, ka jūs atceraties no filmas pašā sākumā, kad tikko sākās viss ar to atmodas Там kustību. был показан такой старый сарай. Tur tika parādīta tāda vecs šķūnīts. Это вообще-то был коровник. Īstenībā tur bija govi kūts, kur govs turēja. Братьям и сестрам тогда надо было убрать всю грязь. Brāļiem un māsām vajadzēja tad vispirms, lai tur varētu sapulcēs, vajadzēja visus tos grūžus no turienes izvākt laukā. Вы видели, они даже помыли пол. Un tur varēja redzēt, ka viņi pat arī to grīdu izmazgāja. И это и то, что Дух Святой делает в жизни каждого человека, который воистину от сердца приходит и ищет Его. Un tas arī ir tas, ko Svētais Gars dara katra cilvēka dzīvē, kas patiesi nāk pie Kristus. Бог, Он Бог порядка. Dievs ir kārtības Dievs. И, конечно, зачастую люди говорят, да, но Господь видит сердце, Он смотрит наружу. Nu jā, daudz saka tā, ka Dievs jau redz tikai sirdi, viņš neredz to ārējo. И это верно, абсолютно. Jā, protams, Dievs skatās uz sirdi. Бог смотрит в наши сердца. Dievs skatās mūsu sirdīs.
Но вопрос заключается в том, что он видит там. Bet jautājums vienmēr ir par to, ko tad viņš tajās sirdīs redz. И вот как эти братья и сестры тоже, или этот брат сказал, Слово говорит, что из верующего, как Писание говорит, истекают потоки живой воды. Un arī tas brālis arī pieminēja tādu lietu, kad Bībelē rakstīts, ka no ticīga cilvēka dzīves izplūst dzīvā ūdens straumes. Если мы этот вопрос себе не сейчас зададим, Un ja mēs sev tagad neuzdosim šo jautājumu, если мы не спросим самих себя, если не задам себе этот вопрос сейчас, ja es šo jautājumu neuzdošu tagad pats sev, мне нужно будет ответить на этот вопрос, когда буду стоять перед Богом Святым, и Он меня спросит, текли ли потоки живой воды из тебя, когда я тебя позвал? tad mūžībā mums vajadzēs atbildēt uz šo jautājumu, kad Dievs mums to jautās, vai no tavas dzīves plūda dzīva ūdens straumes. И как в послании Якова говорится, из одного источника не истекает горькая и сладкая вода. Un kā Jēkab vēstulē ir rakstīts tādi vārdi, kad no viena avota parasti neiztek salds ūdens un rūgts ūdens. Там либо горькая вода, либо сладкая вода. Tur ir vai nu rūgts ūdens iztek, vai nu salds ūdens iztek. Из Господа истекает сладкая вода, потому что это живая вода. No mūsu kunga iztek salds ūdens, un tāpēc, ka tas ir dzīvs ūdens. Но этот источник он должен быть чистым. Bet šim avotam ir jābūt tīram, lai viņš tāds būtu. Рассказываю такую историю, что это было, по-моему, в Австрии. Tādu stāsta, kas laikam bija noticis Austrijā. Там было небольшое село в Гароне. Bija kāds ciems, kas atradās kalnu pakājē, И они брали воду из одного источника на горе. un viņi ņēma ūdeni savam ciematam no avota, kas atradās kalna augšā, kalna virsotnē. Причем эта вода стекала в таком ручейке. Jo tas ūdens, viņš tecēja par tādu strautiņu uz leju И втекала в такой пруд. un ietecēja tā kā ūdens krātuvē. И люди брали воду из этого ручейка. Un cilvēki ņēma ūdeni no šī te avota. Вода была очень хорошая, чистая, просто вкусная. Un tas ūdens bija ļoti tīrs, viņš bija garšīgs un lielisks. Ну и как-то этот, скажу, сельский совет собрался на собеседование. Un tad šī te lauka ciemata padome sanāca kopā uz tādu sēdi, tikšanos. И они начали разбирать там бюджетные вопросы на следующий год. Un viņi sāka pārskatīt budžetu nākošā gada līdzekļus, kā izlietosim nākošā gada līdzekļus. Там из-за различных расходов и так далее. Jā, kur liksim naudu, uz ko tērēsim. И вдруг они споткнулись насчет одной записи там. Un mēs pēkšņi, un viņi uzdurās uz tādu ierakstu, kas tajā sarakstā ir iekšā. Там была запись, это заработок или зарплата за одного хранителя этого источника. Un tur bija rakstīts, tur ir kāds maksājums cilvēkam, kas pieskata šo te ūdens krātuvi. Некоторые из членов этого совета спрашивали, кто это такой. Un kādi no tās padomas locekļiem jautāja, kas ir šis cilvēks, ar ko viņš nodarbojas. Ну, другие говорят, да, это уже мужчина в возрасте, но он очень хорошо смотрит за этим источником. Nu, citi, kas zināja, viņi atbildēja, ka tas ir tāds jau pavecāks vīrs, kas pieskata tā ūdenskrātu un rūpēs par viņu. Ну, другие говорят, а зачем он нам нужен? Un citi teica, priekš kā mums tāds cilvēks vajadzīgs vispār ir? Что он там на горе делает? Ko viņš tur tajā kalnā tur dara? Мы его уволим, сэкономим. Labāk viņu atbrīvosim un iekonomēsim līdzekļus tādēļ. Вода и так течет. Jo ūdens jau pats par sevi, viņš jau turpinās plūst.
Ну, или некоторые еще возражали, нет, лучше оставить его, но большинство, очевидно, проголосовали за то, чтобы его уволить. Nu, tur varbūt kāds jautājums pacēla un tā kā bija pretī, bet beigās, kad jābalso bija, tad lielākais vairums nobalsoja, ka jāatlaiž. Решили, уволили, сэкономили. Un tad izlēma to, ka viņi atlaidīs no darba un iegūs līdzekļus no tā. До этого это село было очень живописным, этот пруд был очень красивым. Līdz tam brīdim tas ciemats bija ļoti skaists, viņam bija augi auga. После того, как уволили этого хранителя этого источника, Pēc tam, kad atbrīvoja no darba šo te ūdenskrātuves sargātāju vai kas pieskatīja, больше никто не смотрел за этим ручейком. un neviens neskatījās viens nepieskatīja šo te straudiņu, kas tur tecēja uz leju. И особенно осенью там много листьев, деревьев, различные ветки упали в этот ручеек. Un īpaši rudenī, kad sāka krist lapas un vējš un zāri sakrita, un neviens nepieskatīja vairāk šo te straudiņu. Постепенно эта вода становилась более мутной и мутной. Un pēc kāda laika šī strauma, šis strautiņš un ūdens sāka kļūt tāds tumšāks. Этот пруд тоже стал довольно мутным. Arī tā ūdenskrātuve, kas apakšā bija jau tāda palika tāda tumša duļķaina. И люди, которые приезжали раньше в это село, потому что оно было таким живописным, Un tie cilvēki, kas ļoti bieži brauc uz to ciematu, jo viņš bija skaists ainavs tur bija. они перестали приезжать, потому что там все стало таким серым. Un viņi pārtrauc braukt uz turieni, jo tur viss kļuva tāds pelēcīgs. Люди начали болеть, потому что вода была больше не такой чистой. Un cilvēki tajā ciematā, kas dzīvoja, sāka slimot, jo ūdens vairs nebija tik tīrs. Итак, некоторые, очевидно, поняли, почему это произошло. Un pēc kāda laika kādi cilvēki saprata, kāpēc tas viss tā notikās. Потому что эта вода перестала быть чистой, ее не очищали больше. Jo izrādījās, ka tas ūdens kļuva sabojāts, jo neviens viņu vairs netīrīja. И это и то, что Бог действует, хочет действовать в наших сердцах. Un tas ir līdzīgi tam, kā Dievs grib darboties mūsu sirdīs. Во втором послании Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе стоит, между прочим, Da. экране стоит, Otrā vēstulē korintiešiem 5. nodaļā 17. pantā ir Итак, rakstītā vārda. кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Tur rakstīts tā, tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. И это воистину так. Если кто-то пришел ко Христу, Un tas patiešām tā ir. Ja patiešām kāds cilvēks ir nācis pie Kristus, покаялся, viņš ir patiesi atgriezies, очистил жизнь свою, iztīrījis savu dzīvi, привел это в порядок и с другими людьми, ir savedis savu dzīvi un savas attiecības kārtībā arī ar citiem cilvēkiem. он становится новым творением. Viņš kļūst par jaunu radījumu. Ну что потом? Bet kas notiek pēc tam? Если бы этот коровник просто хорошо один раз почистили, Ja, piemēram, šo te golas stalli, to kūti, vienreiz tikai iztīrīt потом бы оставили, un atstāt tādu, kā viņi ir. и очень через некоторое время он бы опять загрязнился. Pēc kāda laika viņš atkal būtu piesārņojies un kļūst netīrs. Его нужно было очищать постоянно. Viņu vajadzēja attīrīt, pastāvīgi tīrīt viņu. Так оно и в моей жизни. Если я пришел ко Христу, и Он сотворил что-то новое, а старое Он ушло. Tāpat arī manā dzīvē. Ja es nācu pie Kristus un viņš ir attīrījis mani, un tas vecais ir aizgājis projām, То новое творение, оно стремится к этому духовному, к этому чистому. tad jaunais radījums, viņš tiecās pretī tam tīrajam, tam jaunajam. Но если я не бдительный, Bet ja es esmu uzmanīgs,
и не смотрю за этим ручейком, un nepieskatu šo te strautiņu. ну, так сказать, отдыхаю, Господь меня теперь спас, теперь новая отвага, все. Bet vienkārši tā sakot, atpūšās un saku, nu tagad es esmu izglābts, esmu jauns radījums kļuvis. То я начинаю опять изменяться. Tad atkal es sāku mainīties. Господин хочет идти с нами глубже и глубже. Tas kungs vēlās ar mums iet aizvien dziļāk un dziļāk. И если Его Слово, а Его Слово обращено ко всем верующим, Bet ja viņa vārds, kas ir vērsts, ar kuru viņš vēršās pie visiem ticīgiem, оно в первую очередь написано не для язычников, не для неверующих, tad Dieva vārds pirmā kārtām nav uzrakstīts neticīgiem cilvēkiem vai pagāniem. потому что, я это говорю по своему собственному опыту, Jo es runāju no savu arī personīgās pieredzes. некто, отдаленный от Бога, это слово не понимает. Jo tie cilvēki, kas ir prom no Dieva, viņi to vārdu nesaprot. И если я это понимаю, то это только по милости Божьей, не по моей интеллигенции или разуму. Un ja es to varu saprast, tad tas nav tikai tāpēc vien, tas nav tāpēc, ka esmu inteliģents vai kad esmu izglītots. Но только потому, что Дух Святой это открыл. Bet tas ir tāpēc, ka Dieva svētais gars ir to atklājis man. И Слово Божие говорит нам больше о том, что оно предупреждает, не оступиться, нежели о обетованиях Божьих. Un Bībelē ļoti daudzās vietās ir rakstīts, lai mēs neatkāptos vai neatkristu, nekā tik daudz ar Bībeles apsolījumiem, ar Dieva Потому vārdu. что Бог знает наши сердца лучше нас самих. Jo Dievs pazīst mūsu sirdis daudz labāk, kā mēs viņus pazīstam. Он знает, что у нас в сердце находится. Dievs zina to, kas atrodas mūsu sirdīs. И если оно сначала очищено, Un ja šī sirds ir attīrīta, он должен идти глубже tad ir jādodās arī tālāk, dziļāk šajā. и обрезать наше сердце дальше. Un arī tā sirds ir jāapgriež. Все эти неморальные вещи, они исходят из сердца. Visas netikumiskās vai amorālās lietas, viņas nāk ārā no cilvēka sirds. И это целый процесс, который мы должны пройти, который не оканчивается до самого конца нашей жизни. Un tas ir vesels process, cauri kuram mums ir jāiet. Un viņš pat arī neapstājā, visam mūžam cauri viņš iet. И тем не менее, это слово, которое мы слышали насчет потоков живой воды, Un arī tas vārds, neskatoties uz, tas vārds, ko mēs dzirdējām par dzīvā ūdens straumēm. оно сказано не только так поэтическим образом, Tas но nav, искренне и истинно. tas nav tikai tāds poētisks izteiciens, bet tas ir tā ir patiesība. Поэтому мне нужно проверить себя. Tādēļ man ir vajadzīgs pārbaudīt sevi. Есть ли там нечто, что препятствует этому источнику истекать? Есть ли там какие-то скрытые грехи? Man ir jāpārbauda, vai tur nav kādi kavēkļi, kas traucētu šim te ūdenim tecēt no avota. И это может быть даже очень nabажным, казаться нам богобоязненным. Un tās lietas varbūt pat kaut kādas tādas reliģiskas vai pat garīgas lietas, ar kurām mēs varam kavēt Dievu. Но это мои мысли, Un tās ir mans domas, но не Божьи. bet tās nav Dieva domas. Поэтому нам нужно стать в свет Божий и проверить себя. Tādēļ mums ir jānostājās Dieva gaismā un sevi jāpārbauda. Как-то были недавно на улице со стендом.
Kaut kā nesen mēs bijām ar stendu, kur novietājām uz ielas. И один мужчина, проходя, Viens vīrietis, kas gāja mums garām, я начал с ним разговор, и он es iesāku sarunu ar viņu. начал рассказывать о проблемах этой жизни Viņš sāka stāstīt par savu dzīves un šīs dzīves problēmām. и о том, что на сегодняшний день практически невозможно так жить, как первые христиане. Viņš sāka runāt par to, ka nav iespējams mūsu laikmetā dzīvot tā, kā pirmie kristieši dzīvoja. Это то, к чему наши братья и сестры в Южной Африке стремились в середине 60-х годов. Tas, ko mūsu brāļi un māsas Dienvidāfrikā, pēc kā viņi tiecās 60. gados. И их дерзновение это дальше нести еще углубить. Viņu dedzība ir to nest arī tālāk un vēl dziļāk. Они искали в Слове, что препятствует действию Духа Божьего. Viņi meklēja svētajos rakstos atrast un saprast, kas kavē svētā gara darbību. И не искать отговорок или оправданий, почему на сегодняшний день это невозможно. Un nevis meklēt attaisnojumus, kāpēc tas šodien nav iespējams vairāk, Потому что это очень легкая отговорка для нас, оправдание. jo tā ir viegla atrunāšanās vai attaisnošanās mums. Мы оправдываем, Mēs parasti attaisnojam. ставим самих себя собственную правду. Mēs sevi noliekam savā patiesībā. Почему Бог сейчас так не действует? Это из-за других, из-за моего соседа. Un mēs parasti sakam tā, ka kāpēc Dievs nedarbojās šodien tādā veidā, tas ir tāpēc, ka mans kaimiņš ir tāds. Или, может быть, родителей, Vai man vecāki ir tādi. даже жены и мужа. Varbūt sieva tāda ir vai vīrs ir tāds. Или вот если мой ребенок покается, тогда я буду тоже. Vai arī, ja mans bērns atgriezīsies no grēkiem, nu tad es pats arī kļūšu svēts. Бог не будет спрашивать насчет твоего соседа, насчет как твой сосед жил. Dievs nejautās par to, nejautās par tavu kaimiņu vai par to, kā tavs kaimiņš dzīvoja. Он в первую очередь спросит тебя, был ты таким примером, что сосед, ему тоже нужно было покаяться. Viņš pirmkārt jautās tev, vai tu biji par tādu piemēru, lai arī tas kaimiņš sajust, ka viņam arī vajag nožēlot grēkus un atgriezties. Текли реки живой воды из твоего чрева. Vai no tavas dzīves plūda dzīvā ūdens straumes. Так что они принесли живую воду и создали цветущий сад в Tā, пустыне. lai šis ūdens, kas plūd no tevis, tūkstnesī radītu ziedošu dārzu. А у нас сейчас пустыня в стране воистину, духовная пустыня. Bet mums valstī šajā brīdī ir kā garīgs tūkstnesis. И это нам не поможет сказать, да, вот там другие христиане столько дров наломали, что язычники перестали верить в Христа. Un tas mums nepalīdzēs, ja mēs teiksim, redz, kur tur ir kaut kādi kristieši, kas tik daudz aplamības ir izdarījuši, ka tagad nekristieši un pagāni negrib vairs ticēt Kristum. Вопрос заключается в том, являюсь ли я таким путеводителем для этих язычников, Jautājums vien arī par to, vai es esmu tāds ceļa rādītājs šiem pagāniem, что они даже не могут иначе, как в этом признаться, что да, это свет. И либо ka viņi nevar savādāk, kā vienkārši atzīties, ka jā, tā ir gaisma, kas no viņa nāk. они будут притянуты к этому свету, Un vai nu viņi pieķersies un nāks pie šīs gaismas, либо же отстранятся в тьму и скроются. vai nu viņi paslēpsies un dziļāk vēl aizies tumsā. Потому что для них это будет нечто неприятным. Jo tas viņiem būs kaut kas nepatīkams. Как в Евангелии Иоанна говорится, свет пришел, Jo Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, ka gaisma ir atnākusi, не объела этого света. bet
Cilvēki neuzņēma šo gaismu. И люди не приняли этот свет, потому что дела их были злые. Un cilvēki neuzņēma šo gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Опять-таки же, эти слова не для язычников, которые Бога вообще не знают. Un arī šie vārdi, kas ir teikti, viņi taču nav priekš pagāniem, kas uz Dievam netic vispār. Это слово для меня, верующего. Tie vārdi ir teikti man ticīgajam kristietim. Оно все начинается с меня, с моего сердца. Tas viss sākās no manas sirds, no manis tas sākās. Если Бог воистину может действовать, Он будет действовать. Ja Dievam patiešām tiek dot iespēja darboties, viņš darbosies. Голос Святого Духа, Он такой тихий, Dieva svētā gara balss ir ļoti klusa, и Он очень смиренный. un viņš ir ļoti pazemīgs. Мне нужно мое «я» снять с престола в своем сердце. Man ir jānoņem manas paša es no tā krēsla, no tā troņa, kur es viņas uzlicis. Нам нужно просто представить перед глазами, что Иисус Христос, Man ir jāstādās priekšā, ka pats Jēzus Kristus, будучи творителем всей Вселенной, būdams visa visuma radītājs, что Он пришел и унизился viņš atnāca uz šo pasauli un kļuva pazemīgs, pazemojās. от самого низкого человека. Līdz pat viszemākajam, pazemotākajam cilvēkam. Там уже нет гордости, Tur vairs nav nekāda augstprātība vai lepnība. там нет презрения по отношению к другому, Tur vairs nav nekāda nicināšana, ka tu nicini citus cilvēkus. там нет презрения по отношению к моему ближнему. Tu nenicini vairs tad savus tuvākos cilvēkus. Создатель этого мира пришел в свое творение, Paša šī visuma radītājs ienāca šajā radītajā pasaulē. и несмотря на то, что его творение, тем, что он этому творению дал, Tad neskatoties uz to, ko viņš ir pats devis šim radījumam, распяло его самым унижающим образом на кресте, pats radījums viņu pienagloja pie krusta. тем не менее он говорит: «Отче, прости им». Tanī pašā laikā viņš vēl saka, Tēvs piedod viņiem. Могу я моему ближнему простить? Vai es varu savam tuvākajam piedot, Который, может быть, воистину сделал что-то, что мне повредило. kurš varbūt patiešām ir izdarījis kaut ko man tādu netaisnību, kas man ievainoja vai kas man zaudējums radīja. Но могу я простить ему от всего сердца? Bet vai es varu viņam piedot no visas sirds? Независимо от того, извинился он у меня или не извинился, осознал он свою вину или не осознал, Neatkarīgi no tā, vai viņš ir man atvainojies, vai nav atvainojies, vai viņš ir apzinājies savu vainu, vai nav apzinājies savu vainu. это дело Господа ему показать. Tā ir tā kunga darīšana parādīt viņam šos lietas. Вчера, по-моему, уже упомянул, нам нельзя забывать и Отче наших, как Господь учил своих учеников молиться. Šķiet, ka vakardien es par to pieminēju jau, ka mēs nedrīkstam aizmirst to, kā Kristus lūkšanā mūsu Tēvs debesīs, kā viņš to mācījis lūgt. Мы там говорим: Jo tur mēs arī tajā lūkšanā sakām, прости нам наши долги, Долги, piedod mums как и mūsu мы parādus, прощаем нашим должникам. piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. В других переводах говорится: прости нам нашу вину. Citos tulkojumos ir rakstīts, piedod mums mūsu vainu. Прощаем тем, которые стали виновными нас. Tāpat kā arī mēs piedodam tiem, kas ir kļuvuši vainīgi mūsu priekšā. Иными словами, прости нам наши грехи. Citiem vārdiem sakot, piedod mums mūsu grēkus. И если кто-то согрешил против меня, Un ja kāds jau apgrēkojas pret mani, какое право я имею в виду, я имею не простить его? kādas man ir tad tiesības šim cilvēkam nepiedot? Потому что Слово Божье
Ну, Иисус сказал в следующем выражении: «Ибо если вы не простите, то и Отец Небесный вам не простит». Jo arī tālāk nākošajā teikumā ir teikts, ka ja mēs nepiedosim šiem cilvēkiem, tad arī debes Tēvs mums nepiedos. Я знаю, мы эту молитву повторяем, Es zinu, ka mēs šo lūkšanu ļoti bieži atkārtojam. но это хорошо, если мы осознаем, что это означает. Bet daudz labāk ir, ja mēs šo lūkšanu saprotam, ko tā nozīmē. Особенности эти, это второе, подтверждение Иисуса Īpaši to pēdējo, to otro, ka Jēzus apstiprinājumu, о том, что если ты не простишь своему должнику, тебе не будет прощено. kad Jēzus saka, ja tu nepiedos savam parādniekam, tad arī es tev nepiedošu. Это не просто славноречие, Tas nav tikai tāds valodas izteiciens. это не просто красноречие, которое вот так сказал. Tie nav tukši vārdi, ko viņš teica. Это в самом деле так. Patiešām tā tas arī notiekās. Так вопрос заключается в том, даю я Господу ту возможность воистину сотворить из меня новую тварь. Tad jautājums nonāk pie tā, ka vai es ļauju Dievam sevi darīt par jaunu radījumu? Vai es atļauju viņam? Очищать до костей, так сказать. Iztīrīt līdz pat kauliem, ja tā var teikt. Чтобы сердце было обрезано. Lai sirds varētu būt apgriezta. Чтобы там не было больше горечи Lai tur nebūtu nekāda sarūktinājuma vairs iekšā. по отношению к любому человеку в этом мире. Attiecībā pret jebkuru cilvēku šajā pasaulē. Он не сказал: прощайте только своим родственникам или любимым. Tur nav teikts, ka piedodiet tikai saviem radiniekiem vai sev mīļiem cilvēkiem. Мне нужно жить в мире и с теми, которые неприятны для меня. Man jādzīvo mierā arī ar tiem cilvēkiem, kas man nav patīkami. Еще один пункт к тому заключению. Vēl kādu punktu es gribētu pateikt, un tad es iešu uz nobeigumu. Мы называем друг друга братьями и сестрами. Mēs sevi saucam, viens otru saucam par brāļiem un par māsām. В Библии обычно пишется о братьях, но сестры также имеются в виду. Bieži Bībelē pieminēti ir brāļi, bet arī ir domāts arī par māsām. Конечно, мы говорим: да, у нас один Отец на небесах. Un mēs, protams, sakam par to, ka mums ir viens tēvs debesīs. Но что отличает брата и сестру от друга? Bet kāda ir atšķirība starp brāli un māsu un draugu? Я могу избирать друга. Es varu draugu sev izvēlēties, Брата и сестру я не могу выбирать. bet brāli un māsu es nevaru izvēlēties. Так же, как я не могу выбирать родителей. Tāpat kā es arī savus vecākus nevaru izvēlēties. Родители – это то, что Бог предусматривает. Vecāki ir tas, ko mums Dievs paredz un iedod. Он дал мне моих родителей, точнее говоря, он, смотря, что я был рожден моих родителей. Tad Dievs man ir devis manus vecākus, un paļāvi sakot, viņš ir tā uzskatījis, ka es varu būt viņiem. Он предусмотрел, что у меня есть брат и сестра по родителям, так сказать. Un viņš ir man arī tā devis, ka man ir brālis un māsa no vecāka puses. Он определил, старший, средний или младший ли я. Dievs ir noteicis to, vai es būšu vidējais, vai vecākais, vai jaunākais. Оно точно так же и в духовном смысле. Un tā tas arī ir garīgajā ziņā. Когда Господь сводит братьев и сестер в духе, Kad tas kungs saved kopā brāļus un māsas vienotas garā, оно происходит по Его предусмотрению. tas notiek pēc viņa paredzējuma. И если сестра какая-то там есть в церкви, которая очень неудобная, говорливая, Ja, piemēram, draudzē ir kāda māsa, kas ir ļoti, varbūt nepatīkama, tāpēc, ka viņa ļoti daudz runā,
Тогда Господь поставил ее туда не для того, чтобы ты ее привел к покаянию, чтобы она перестала так много говорить, tad Dievs viņu nav nolicis tāpēc, lai es viņu atvestu pie grēka nožēlas, lai viņa tik daudz nerunātu, но чтобы научить тебя терпению, bet lai iemācītu tev ilgcietību, pacietību. Jā. чтобы сделать из тебя источника живой воды. Lai no tevis radītu lai tevi radītu par dzīvā ūdens avotu. Чтобы обработать твое сердце, обрезать Lai tavu sirdi apstrādātu, lai to apgrieztu, to sirdi. всех нечистых мыслей по отношению к этому человеку. Lai atbrīvot no visām netīrām domām attiecībā uz šo cilvēku. Чтобы сделать тебя благословением для этого человека. Lai darītu tevi par svētības avotu šim cilvēkam. Остальное Господь уже предусмотрит. Pārējās lietas tas kungs pats uzskatīs, kā viņš uzskatīs par vajadzīgu. Как в образном смысле обрезать язык этой сестре. Это уже не твоя Dievs, задача. tā nav tava darīšana, kādā veidā Dievs izdomās apgriezt to, varbūt to garo mēli viņai. И Господь свел братьев и сестер, чтобы нести друг друга. Un Dievs ir savedis kopā brāļus un māsas, lai mēs viens otru varētu nest. Чтобы работать на наших сердцах. Lai viņš varētu darboties pie mūsu sirdīm. Он трудится. Viņš ir tas, kas darbojās. Не мы. Ne mēs paši. Это не моя заслуга. Tas nav mans nopelns, ka viņš darbojas. Еще один короткий пример к концу. Vēl kāds īsts piemērs uz nobeigumu ejot. У нас 4 детей. Mums ir 4 bērni. Они уже взрослые. Viņi jau ir pieauguši. Тем не менее, были многие ситуации, когда с женой мы стояли на коленях и молились им. Un neskatoties uz to, bija ļoti daudz dažādas situācijas, kurās mēs ar sievu bijām uz ceļiem, lai lūgtu par viņiem, par mūsu bērniem. В особенности за одного, другого ребенка, который как раз проходил какие-то через трудные времена, так сказать, трудные фазы. Īpaši varbūt par vienu vai par otru no viņiem, kas gāja tajā mirklī cauri kādai grūtai situācijai vai grūtai fāzei. И, конечно, оно по-человечески молиться, чтобы Господь izmainīja сердце этого ребенка. Un tā dabīgi likās lūgt par šo te bērnu, lai Dievs izmainītu šī bērna sirdi. Стоя на коленях и молясь, Un atrodoties uz ceļiem lūkšanā, воспринимаешь, как Бог говорит тебе, отвечая на твою молитву. un es uztvēru to, kā Dievs atbild uz manu lūkšanu, esot uz ceļiem lūkšanā. Это не твой ребенок, это ты. Viņš man atbildēja, tas nav tavs bērns, tas esi tu pats. Ты приведи свое сердце в порядок. Tu saved kārtībā savu sirdi. Остальное переставь. Bet pārējās lietas uztic man. Если я ввел свое сердце в порядок, Un ja es esmu pats savedis savu sirdi kārtībā, Бог привел ребенка, который извиняется за свое плохое поведение, за то, что был грубым, или ответил грубо. tad Dievs pieved mums mūsu bērnus, kas atvainojās par savu nepareizo rīcību, vai par savu rupjību, vai citām lietām. Через людей вокруг нас, в особенности нам близко стоящих людей. Caur mums apkārt esošiem cilvēkiem, it īpaši caur ļoti tuviem cilvēkiem mums. Бог показывает мне мой, так сказать, зеркальный образ. Caur to Dievs parāda manas pašas, kā spogulī parāda manu pašu stāvokli. Поэтому у нас нет оправдания Mums nav attaisnojuma tādēļ. за свои собственные ошибки. Mums nav attaisnojums mūsu pašu kļūdām vai pārkāpumiem. Он только один путь – унизиться, смириться. Mums ir tikai viens ceļš – pazemoties un nomierināties un samierināties. И один брат как-то сказал, Kāds brālis teica tādu lietu. путем унижения ты всегда можешь идти. Teica,
ar pazemošanās ceļu tu vari vienmēr iet pa šo ceļu. Там нет столпотворения, там нет пробок. Tur parasti nav lieli tādi pūļi vai tur nav tādas, ka tur nevar iziet caur šo ceļu. Этот путь всегда свободен. Tas vienmēr ir ļoti brīvs ceļš. Но он и приводит к чудесным результатам. Тогда переживаешь нечто Viņš arī ved pie īpašiem rezultātiem un piedzīvo tu kaut ko. и осознаешь, Tu sāc apzināties. Господь воистину Бог, живой Бог, Saproti, ka tas kungs ir dzīvs Dievs. действует сверх наших просьб и вообще нашего разумного восприятия. Ka viņš ir Dievs, kas darbojās vairāk nekā mēs lūdzam un vairāk mēs nekā spējam to saprast. Это Бог, который хочет иметь общение с тобой и со мной. Tas ir Dievs, kas vēlās mūsu sadraudzību ar mani un ar tevi. Но часто ему надо нас проводить через, как сказать, в немецком говорится, протереть через мешок. Nu, Uh, долина Bet ļoti смертной bieži- тени. Ļoti bieži viņam ir mūs jāved cauri tādām situācijām, kā vācu valodā teica, kā izberzēt cauri maisam. Это неприятно, Tas nav patīkami varbūt. но результат очень хороший. Bet rezultātā no tā sanāk kaut kas ļoti labs. Paldies! Mēs varētu kādu dziesmu dziedāt, un Maglīši šo piesņu spēt. Mēs varētu dziedāt pirmo dziesmu. Es nezinu, vai ir kāds, kas zina savu dziesmu, vai tu savu pestītāju pazīsti. Первую песню. Но я думаю, знают, не знают. Тогда другую. А как здесь? Tad 17. dziesmu, numur 17. Tas kungs mans gans, man dāvāts vīns, viņš izved zaļas ganības, pie skaidra ūdens slāpes vada viņš, un atjaunot veseli. Es uzticēšos tikai tev. Es uzticēšos tikai tev, jo tava žēlastība seko man un pavada mūžīgi. Viņš patiesības ceļus ved, ar eļļu svaida galvu man, ir priekā pilns mans gals, tas pārīt klūst, pēc tevis savas dvēselēm. Es uzticēšos tikai tev, es uzticēšos tikai tev, jo tava žēlastība seko man un pavada mūžīgi. Kad ceļš ved tumšā ielejā, es ienaidnieka nebaidos, ar mani vienmēr esi kopā tu un ielīgsmot veselī. Es uzticēšos tikai tev, es uzticēšos tikai tev, jo
tava žēlastība seko man un pavada mūžīgi. Mēs varētu noslēgt šo brīdi ar lūkšanu, bet tas nenozīmē, ka visiem jāizklīst, bet mēs varētu vēl pēc tam palikt un sarunāties savstarpēji, sadraudzībā būt, un varbūt kāds jautājums uzdot brāļiem, vai personīgi parunāties, kā katram uz sirds būs. Мы сейчас закончим с молитвой, наше собрание, но это не значит, что нам надо расходиться, мы еще можем остаться, пообщаться, может быть, кто-то лично желает поговорить или вопросы какие-то задать. Мы можем еще побыть какое-то время здесь. Piecelsimies un pielūgsim Dievu. Lord, we thank you for your word. Kungs, Jēzus, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. And it is only because you have forgiven us Un tas ir tikai tāpēc, ka Tu esi piedevis mums, that we can forgive others. ka mēs varam piedot arī citiem cilvēkiem. It's because you have loved us Tas ir tikai tāpēc, ka Tu esi mīlējis mūs, that we can love you and others. un tāpēc mēs varam mīlēt Tevi un citus cilvēkus. We thank you for what we have heard. Mēs pateicamies Tev par to, ko mēs esam dzirdējuši. And we want to guard our hearts Mēs gribam sargāt savus sirdis, that water that will flow out of our lives will be clean and life-giving. lai tas ūdens, kas plūst no mūsu sirdīm, no mūsu dzīvēm, būtu tīrs un dzīvību dodošs. You know each other of us. Tu pazīsti mūsu katru. Please grant what we need to serve you, Lūdzu, dāvā mums to, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu kalpot Tev, to be faithful and to be a real witness of Jesus Christ. lai mēs varētu būt Tev uzticīgi un lai mēs varētu būt patiesi Tavu liecinieki. Continue to work in our hearts. Turpini darboties mūsu sirdīs, Sanctify us. šķīstī un svētī Make tērtās. us more and more holy, Dari mūsu svētākus, that the Lord Jesus will be more and more visible in our lai lives. Kungs Jēzus varētu būt acīm redzams un redzams citiem cilvēkiem mūsu dzīvēs. And when we part, please continue to be with us, Un tagad, kad mēs šķiramies, lūdzamies, lai Tu varētu palikt ar savu klātbūtni mūsu vidū. that you will reach your goal with each and every one of us. Lai Tu varētu sasniegt to mērķi, kāds Tev ir pie katra no mums. We praise your name Mēs slavējam Tavu vārdu in Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.